Būvniecības valsts kontroles birojs un būvniecības izglītības iestāžu mācību spēki un studenti diskutē par Latvijas būvniecības izglītības kvalitāti un tās atbilstību būvindustrijas pieprasījumam. Tas ir tāds labs paraugs, kā privātā iniciatīva var paveikt reāli derīgas lietas sabiedrībai. Jautājums ir, vai mēs sagatavojam speciālistus, kas izejot pa durvīm tūlīt var pilnīgi visus uzdevumus atrisināt. Šaubām, teorētiski viņi var daudz ko, bet, lai praktiski risinātu, tomēr ir jābūt lielākai praksē. Mēs redzam, ka būtu ļoti nepieciešams domāt par būvnieku, būvuzņēmēju un visu būvniecības nozares sadarbību ar augšskolām, ar profesionālu izglītību, lai pēc iespējas atbilst vairākas pieprasījumus reālam arī tam darba tirgum. Secinājums ir tāds, ka universitātē ir jābūt kā futurologam, kurš pateiks, kādam ir jābūt inženierim pēc 10 gadiem. Un atbilstoši šīm prasībām jau šodien jāmāc un jāsagatavo attiecīgie speciālisti. Ja mēs sagatavosim speciālistus atbilstoši šodienas prasībām, mēs jau esam nokavējuši. Un nozare pieprasa speciālistus, kuri zina, kā būs nākotnē. Kas nosaka, ka bez augstākās izglītības un bez certifikāta tad nevar attiecīgus darbus veikt, tad kaut kādas šīs minimālās prasības ir. Bet attiecībā uz darbu veikšanu, praktisko darbu veikšanu, faktiski šīs prasības gandrīz var teikt, ka nav. Tā ir tā asākā problēma šobrīd. Grūtākais ir pārliecināt ekspertus akreditētājus. Jo pa Eiropu visur saīsina, ja, un Latvijai saīsināt šīs studiju programmas, ka mums tā sistēma darbojas ar kvalitātes virzienā. Jau nākamā gada līdzīgā formā izvērtēt pirmos rezultātus, kur mums ir devusi platforma, par kuras vajadzību mēs esam faktiski vienojušies, kuriem galvā ir tapusi, atlicis tikai nevis gaidīt, negaidīsim par ilgi, bet paldies!